2013. gada augusta sākumā Limbažu pilsēta atzīmēja savu 790. gada dienu. Viens no svētku stūrakmeņiem bija 12. starptautiskais amatieru teātra festivāls Spēles prieks. Ziedu kuģis Limbažos pie teātra mājas liecināja, ka pirms 22 gadiem aizsāktā un ausekta Limbažu teātra rūpīgi koptā tradīcija atkal ir klāta. Limbažnieku aicinājumam atsaucās 11 teātri, 8 no Latvijas un pa vienam no Krievijas, Igaunijas un Lietuvas. Tāpat kā ikvienā no iepriekšējiem spēles priekiem, arī šoreiz festivālam bija izvirzīta galvenā vadlīnija. Ja pirms 2 gadiem dominēja izrādes bērniem un jauniešiem, tad šogad tas bija vides teātris. Lai vide izceltu teātri un lai teātris bagātinātu vidi. Manuprāt, ir ļoti svarīgi veidot to vidi, kurā mēs dzīvojam. Ja, piemēram, Limbažu svētki reiz gadā un viņi izkrāšņo vidi un mūsu ikdienu, tad, teiksim, tāda kultūras kolektīva un kultūras notikumi, kas ir regulāri. Teātris dzīvo katru dienu, festivāls ir reiz 2 gados, bet galvenais, ka viņš pastāvīgi eksistē, darbojās pilsētā. Un, manuprāt, tas veido kaut kādu īpašu vidi, kurā gribās dzīvot. Limbažos tika meklētas un atrastas dažādas jaunas, līdz šim teātra spēlē neapgūtas vai reti izmantotas vietas. Gājām uz kafejnīcām, lūdzām, vai tur var spēlēt, piemēram, kafejnīca Feja, Limbaža Filcītis, tepat Rācnams, Auzarkungs. Mūzikas klubā Tonusā viss tiešām bija tā, ka visiem gribējās, lai pilsētas dzimšanas diena izdodas lieliski un arī līdz ar to teātra festivāls. 3 izrādēm spēles laukumu piedāvāja biedrība Limbažu Filcis. Vispirms tās zālītē savu sniegumu rādīja Kuldīgas teātra studija Purpurlaina, jeb Purpura līnija. Viņi parādīja muzikālu izrādi Ceļojums uz turieni. Jau iepriekšējā festivālā kuldīdznieki pārsteidza ar interesanto Šekspīra lugas Sapnis vasaras naktī iestudējumu. Šoreiz režisore Ketlina Thompsone bija izvēlējusies alegorisku lugu, kurā lielā bailulē no pazemības ieejas iepazīst sevi attiecībās ar lepnumu, dusmām, īgnumu un bļāvumu un meklē ceļu uz mīlestības karalisti. Pārpildītajā Filca zālītē skatītāji priecājās par interesantu aktieru spēli, ko papildināja dziesmas un dējas. Nākošajā dienā te uzstājās sirdī joprojām limbažnieces, Ārijas Liepiņas stūrnieces vadītais Siguldas tautas teātris. Bērnu pārpilnajā zālē te skatītājus priecēja Ērika Kestnera pazīstamā stāsta Divas lotiņas dramatizējums. Režisore uzskata, ka iestudējums rosina sabiedrību vairāk domāt par to, lai no Latvijas aizbraukušo vecāku bērni dzimtenē nejustos pamesti. Vēl savdabīgāk izskatījās Liepājas tautas mākslas un kultūras centra jauniešu teātra studijas parādītā Hermaņa Paukša luga. Vai tev tas neliekas dīvaini, Rodžer? Režisors Juris Ločmelis šo mistisko kriminālu drāmu bija iestudējis interesantā manierē kā spoguļu attēlu. Bet Filcīša veselības centra zālē, kurā aizmugurējā siena bija vienos spoguļos, šo izrādi vēl dubultoja. Skats bija iespaidīgs. Nevelti liepājnieki ar šo izrādi piedalījās skates gada izrādi 2012 finālā. Ļoti lieliska, manuprāt, ideja par dažādajām spēles vietām, kas lielākā daļa no viņām nav domātas ikdienā teātra spēlēšanai. Un katra izrāde patiesībā ļoti iespējams ieguvis. Arī var teikt par Liepājas, par mums, jo Rodžera izrāde tā bija pēdējo reizi izrāde tiek spēlēta šeit Limbažos. Un mums bija jauna dimensija izrādēji, jo mums bija trenažieru zāle ar spoguļiem. Un šai izrāde, šai mūsu spoku kriminālu stāstam tas piedeva tādu vēl telpu, vēl vidi, vēl noskaņu.
300 km līdz Limbažiem mēroja viesi no Lietuvas. Telšu rajona Nevarēnu kultūras centra teātras studijā Žibintas, jeb Lukturis, uz festivālu atveda pat 2 iestudējumus. Mūsdienu lietuviešu lugu Laimes Kalējs un pasaku lugu bērniem Skudriņa vientuļnieci. Līdz šim bija grūti iedomāties teātra izrādi kafejnīcā Feja, bet pēc lietuviešu veiksmīgās izrādes šajā ziņā domas ir jāmaina. Мы поставили за 2 года 2 спектакля. «Муравьи» — это сегодня у вас только в Limbaže 3. раз. Režisori pastāstīja, ka teātra repertuārā ir 2 lugas. Skudriņām tā ir tikai 3. izrāde, bet Laimes Kalējām jau 30. Viņai ir prieks par aktieriem, kuri gatavi pa 4 stundas 3 reizes nedēļā veltīt teātrim. Ranna Viru, tautas teātris no Igaunijas pilsētas Kundas, uz Limbažiem atveda mūsdienu krievu dramaturga Viri Pājeva lugu Pantaļeja Karmānova sentences. Nepierasti bija gan krodziņā 3 kambarī valdošā atmosfēra, gan lugas darbības norise 2 valodās. В первом варианте мы, конечно, играли только на эстонском языке, но когда нам пришлось уже... Pirmajā variantā viņi izrādi spēlējuši tikai igauniski, taču dodoties ārzemju braucienos, daļa tiek pasniegta krieviski, lai labāk varētu saprast. Vispār jau izrādi ir kā viena aktiera teātris, kuru tikai kā teicējs papildina otrs. Но вначале это было все-таки трудно. Это текста много и... Galvenās lomas atveidotājs atzīst, ka sākumā bija grūti, taču tagad, pēc jau 20. izrādes, ir pierasts. Viņš uzskata, ka krodziņa izteiksmīgās vēles un skatītāju tūms arī veicinājis izrādes izdošanos. Vecā Rācnama 2. stāva sienu gleznojumiem rotātās svinību zāles piedzīvoja 2 izrādes. Ogres tautas teātris režisora Jāņa Kājaka vadībā te parādīja pasaules teātru klasiku. Spāņu dramaturga Alejandro Casonas lugu 3. vārds. Veiksmīgā telpa izvēle ļāva izrādes laikā it kā atdzīvoties senas un greznas pils interjeram, radot savdabīgu noskaņu. Izrāde saistīja arī ar to, ka pirms daudziem gadiem limbažnieki bija iestudējuši šo lugu. Blakus telpā, kā arī Rācnama pagrabā, uzstājās un citviet pilsētā ar savu izrādu monologi ceļoja Rīgas kultūras un tautas mākslas centra ritums teātra studija Haritas. Režisore Dace Liepniece veidojusi interaktīvu ceļojumu laikā, telpā un sajūtās, kā improvizāciju par dažādu dramaturgu uzdotām tēmām. Ceļojumu gan nedaudz patraucēja pusnaktī uznākušais lietus. Jā, paldies tiešām par šo brīnišķīgo iespēju, ka mēs varējām šeit būt un varējām spēlēt šo izrādi, monologus. Tas bija liels eksperiments mums, jo tajā ziņā, jo šī izrāde pirmo reizi tika pārlikta laukā, ārpus telpām un plašums arī spēlē lielā mērā. Bet mēs tikām galā, tas mūsos deva tādu jaunu izaicinājumu, jaunas dzirkstes turpināt. Un es domāju, ka mums izdevās visu lieliski. Nākamajā, varbūt iespējams mēs atbrauksim ar dialogiem, jo šis ir tāds viens projekts, tas bija tāds eksperimentāls projekts, monologi. Katrs aktieris sagatavoja vienu gabaliņu pēc savas izvēles, pēc savas tematikas, kas viņam tuvāk bija un tā. Un nākamais solis, ko mēs izdarījām, bija, mēs izveidojām dialogus. Jā. Un tad varbūt mēs ar dialogiem atbrauksim nākamā reizē. Viņi arī paši teica, ka viņiem pašiem tas ir kaut kas jauns. Izvēlētas šķiet 6 vietas bija. Jā, pateikšu atklāti godīgi, mēs noskatījāmies tikai 3, jo pēc 3. uz 4. sāka pamatīgi līt, un mēs neizturējām līdz galam. Bet kaut kas interesants. Par īstu vides teātra atklājumu kļuva izrāde Mūra ielas 9. nama pagalmā. Raganas amatieru teātra parādītā Rudolfa Blaumaņa īsa pamācība mīlēšanā te ieguva jaunu elpu, jo līdz šim luga radīta tikai brīvdabas estrādē. Mēģinājām pārlikt tās ainas, kur mums krogus skats bija uzreiz. Visu laiku uz skatuves un smēda arī visu laiku uz skatuves, tas mums viss mainās. Interesanti, tas bija interesanti.
Visinteresantākais bija kaķi. Mums kaķis skatījās no jumta. Es domāju, ka mēs esam ļoti gandarīti, ka mēs tikām šeit uzaicināt. Un paldies visiem rīkotājiem, kad ieraudzīja mazo raganu starp lielajiem tādiem jau gandrīz grandiem, kā Kuldīga, kā Liepājas, Igauņiem, Krievijas, Lietuvas teātriem. Paldies! Raganas amatieru teātris darbojas tikai 3 gadus. Šai laikā izveidojās labs aktieru kolektīvs, kurš veiksmīgi tika galā arī ar Blaumaņa varoņu tēliem. Daudzie skatītāji priecājās par pagalma vides veiksmīgo izmantošanu un savdabīgo dekorāciju maiņu. Veiksmīgās dekorācijas bija arī Madonas novada Praulienas pagasta Saikavas amatieru teātrim, kuri novada pašvaldības zālē rādīja mūsdienu latviešu dramaturģes Vigitas Pumpares lugu Kaimiņu būšana. Lauku ģimeņu sadzīves un saskarsmes ainās te redzējām šodienas norises un problēmas. Novada pašvaldības zālē uzstājās arī viesu kolektīvs no Krievijas – Volhovas pilsētas teātris Svečā, jeb Svece. Viņi šoreiz uz Limbažiem atveda ielu un Masku teātra garā veidotu itāliešu izrādi Mīlas acis. Мы играем разные жанры, разные стили, но мы не знали, что мы будем здесь играть в помещении. Мы рассчитывали, что это будет площадь, сцена, как была в прошлом году. Volhovas režisori pastāstīja, ka viņu teātra repertuārā ir dažādas lugas, taču Limbažos cerējuši spēlēt laukumā, nevis telpās. Tādēļ arī šāda izvēle. Izrāde bija mūzikas, optimisma un spēles prieka pārpilna. Любое чудо. Мы благодарны тому, что мы работаем в театре, что театр у нас любительский. Teātra festivālā savu artavu deva arī klubs Tonus, uz kura nelielās skatuves Jelgavas jaunā teātra aktieri rādīja pašu veidotu masku komēdiju Paralēlā pietura. Tajā 2 aktieri 5 etīdēs izspēlēja 7 dažādus tēlus. Man liekas, vide bija fantastiska, un mēs ienācām iekšā un sapratām, jā, tā ir īstā mūsēja izrādē. Un izbaudījām gan tapšanu tajā vietā, un arī pašu izrādi izbaudījām. Un, man liekas, labākas vietas nebūtu atraduši Limbažos, tā kā fantastiski tāda bija. Mūzika, gaismas, kluba, sajūta, kas tie bija ļoti piemēroti paralēlajai pieturē, kas mums tēma bija. Liekas, ka spēles prieka kulminācija šogad bija Rudolfa Blaumaņa izrāde Zagļi Piltupās. Pirms 2 gadiem tika noslēgts pārrobežu sadarbības līgums mūzikas un teātra attīstībā starp Limbažu novadu un Krievijas pilsētu Volhovu. Teātra kolektīvi vairāk kārt braukuši viens pie otra un rādījuši savas izrādes. Limbaža režisore Inta Kalniņa projekta ietveros uzņēmās veidot izrādi ar vairāku teātru aktieru piedalīšanos. Un tā radās Zagļi, kurā lomas atveidoja Ausekļu Limbažu teātra, Vidrižu, Stūrīšu un Viļķenes amatieru teātra, Skolēnu teātra Kriksis, kā arī 2 aktieri no Volhovas teātra Svečā. Skaisti izgaismotajās Pilstupās ieraudzījām spilgtu brīvdabas izrādi 2 valodās. Man liekas, ļoti spēcīgi nostrādāja gaismas, stāsts ļoti īsi un ļoti aizraujošs, komisks. Man ļoti patika šis sadraudzības moments arī starp nacionalitātēm, kad izskanēja gan latviešu valoda, gan krievu valoda. Un, manuprāt, tas bija tāds brīnišķīgs apliecinājums tam, kad ik viens var saprast to, kas notiek izrādē. Žīda lomā izrādē jutās limbažnieks Jānis Palcītis. Tā loma jau būtībā bija uzticēta citam, un es tur tā kā ielecējos vairāk, tur trūku, un tad es gāju. Jā, bet, bija tā jocīgi mazliet, jo citi aktieri grūti pierast pie tiem aktieriem savus, jo tu pazīst. Un vēl tie krievu puiši, kas vispār latviski nesaprot, un viņiem bija aizsūtīts tikai tas teksts, kas viņiem jārunā, izrāda pilnībā nebija aizsūtīts, viņi vispār nezināja, par ko tur runāja. Bet, visā visumā jau mēs sapratām, jo teksts jau tas jau bija redzams, ka tas jau nebija galvenais. Tur galvenais bija šī darbība, šī sadarbošanās un šī lielā laukuma apdzīvošana. Jā, tas jau bija pats tas svarīgākais un arī pats skaistākais, manuprāt, arī mums kā priekš aktieriem.
Neatsverama bija Limbažu muzeja palīdzība izrādes veidošanā. Skatītāji darbībā varēja redzēt nevienu no muzeja krājuma gaismā izcelto seno sadzīves priekšmetu. Muzeja darbinieks stāvēja mums 3 dienas klāt, kamēr mēs vācām no viņa noliktavas visas tās lietas, kas būtu vajadzīgas nakts izrādē. Palīdzēja visu to salikt. Pie reizes jāpiemina, ka muzeja speciālisti par katru vietu, kurā norisinājās spēles prieka izrādes, bija sagatavojuši nelielu vēsturisku apskatu, ar kuru pirms izrādes varēja iepazīties. Мы очень рады, что, принимая участие в международном проекте и вчера в спектакле «Воры», соединились и мы, наши актеры... Volfoviešu režisori pastāstīja, ka viņi ir priecīgi par piedalīšanos starptautiskajā projektā, veidojot izrādi Zagļi. Inte ir lieliska režisore, un viņa spēja apvienot tik dažādus aktierus. Izrādi noteikti bija festivāla nagla. «Воры» произвел фурор, я так думаю, у вас, ну и, конечно же, у нас. Festivāla laikā teātra mājā 3 reizes pulcējās režisori un aktīvākie aktieri, lai pārunātu izrādēs redzēto. Diča Jonava rosināti klātesošie izteica savas domas par izrādēm, gan nevērtējot un nekritizējot redzēto. Aktieri izstipņā tikmēr notika meistardarbnīca, kurā grima māksliniece Māja Sprance mācīja, kā izrādes vajadzībām uz ķermeņa veidot neīstas rētas un brūces. Interesantu netrūka. Spēles prieka 3 dienas aizskrēja gluži nemanot. Sestdienas pēcpusdienā festivāla dalībnieki pulcējās laukumā pie pilsdrupām, lai rezumētu šajās dienās redzēto un izjusto. Limbažu novada pašvaldības domas priekšsēdētājs Didzis Zemmers un kultūras nodaļas vadītāja Mārīta Saulīte sveica visus kolektīvus, pasniedzot novadu raksturojušas dāvanas. Jāsaka liels paldies jums par šo te vienreizējo festivālu. 12 reizes pie mums Limbažos notiek šis te amatieru mākslinieku svētki. Un jāsaka, Limbaži ir vienmēr lepojušies ar Ausekļu teātru un ar aktieriem, ar Ītu Kalniņu, jo bez šiem cilvēkiem jau, es domāju, ka šāds festivāls diez vai izdotos un būtu. Un tādēļ es visus jūs sveicu un saku lielu paldies jums par šiem svētkiem un Intai vislielākais sveiciens un novēlējums, lai nākošie 13. atkal pie mums Limbažos saicinātu tik daudz pulku ļaudis kā vēl nekad. Paldies, Inta! Tā bija īstā reize izteikt pateicības vārdus festivāla organizatoriem, dot vērtējumu 3 teātra pilnām dienām un izteikt vēlējumus turpmākajām. Fantastiski! Sirsnīgs paldies jums visiem limbažniekiem, kuri mūs uzaicināja. Es domāju, ka tās ir 3 neaizmirstams dienas Latvijā, bet mums, tiem festivāla dalībniekiem, vismaz es domāju, mums ar raganiešiem, ja? Raganas amatieru teātri, mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi visiem, kas mūs šeit uzaicināja. Tas bija prieks, tā bija atraktivitāte no citu puses. Tā bija dienas, kur varbūt pamācīties aktieru spēli kā citi. Paskatīties, kā strādā brīnišķīgi aktieri. Limbažu Inta, Jānis no Ogres, mūsu pašu Zane Zīle, un tā tālāk, visus salīdzinot, tā ir fantastika. Iespēja ir tik daudz, jo mēs redzējām tik dažādas izrādes, un tik dažādas žanra izrādes, un tik daudz pārdomas, un pats galvenais, ka jau cilvēki, ka mēs sadraudzējāmies, un tiešām, ka mēs visi varam vienā valodā runāt šeit festivālā. Noteikti vislabākās izjūtas, sajūtas un pārdomas, tāpēc, ka tiešām festivāls, kā vienmēr, tas, kā pagājušajā reizē teicis, noteikti vajadzīgs. Un pats labākais noteikti ir tas, ka tik dažādās vēsturiskās skaistās vietās bija iespēja spēlēt. Tas noteikti ir tā vērts. Ļoti labi. Мы здесь почувствовали, какой очень хорошую ауру. Režisore no Lietuvas Alvida Šņuriene Limbažos sajutusi sevišķu auru. Mūsu svētkos un teātra festivālā redzējusi daudz interesantu, ko pārņemt, rīkojot pasākumus savās mājās. И хороший праздник, интеллектуальный праздник. Очень нравится мне фестиваль. Это принцип такой отметить как-то... Arī igauņu režisoram Tīta Malte ļoti paticis festivāls. Sevišķi mūsu vēlēšanās atrast teātra spēlē jaunus laukumus interesantās vietās. Uz vājām mēs vedīsim patīkamas atmiņas, izrādes,
atmiņas no izrādēm, kas bija tiešām labas. Un galvenais Limbažu vides sajūtu. Gan pilsētvide, gan senatnīgās ēkas ar vēsturi. Ieskatījāmies limbažnieku sirdīs un ieraudzījām Limbažu pilsētas skaistākās vietas. Un, tas, cik organiski iekļāvās teātris, vienkārši šīs brīvdienās, tas bija fantastiski. Tiešām arī trūkst vārdu, lai aprakstītu to visu, ko mēs esam piedzīvojuši, bet mēs noteikti braucam prom ar lielām, ar cerībām arī kādreiz tikties šeit, tepat Limbažos un satikt jūs visus šeit. Es pati esmu augusi šai pilsētā, un man bija lieliski atgriezties šeit, skatīt pilsētu, ēkas, ieliņas, atcerēties bērnību un redzēt, ka mana pilsēta dzīvo. Paldies! Ļoti patīk Kuldīgas izrāde. Tāda, no kuras var mācīties. Interesanta stila. Un tā telpa, visu dekorāciju man ļoti patīk. Gribētu, tas ir arī mūsu režisors vēlēšanās, lai Kuldīgā būtu profesionāls teātris, augsta līmeņa. Varbūt ne gluži profesionāls, bet augsta līmeņa teātris. Varbūt ar cita satura vērtības izrādēm. Man patīk ļoti Limbažu festivāls, un tāpēc es viņu gaidu. Jo tagad sāku gaidīt pēc 2 gadiem, kāds tad būs atkal. Ja tas nav vienkārši tikai izrādes, bet ir tā tematika, un tad tu vari kaut ko pielasīt. Vai padomāt, ko tad īsti. Jo nav jau tā, ka tikai viena izrāde teātra repertuārā. Vēl teātra dalībniekiem atlika paveikt dažus kopējus darbiņus. Vispirms nācās katram piedalīties raganas viļas gatavošanā un katlā piebērt kādu zālīti. Pēc tam, protams, to katram vajadzēja arī nogaršot. Pēdējais kopīgais veikums kopā ar baloniem palaist gaisā savus labākos vēlējumus turpmākajiem festivāliem un savam teātrim. Spiegtā vēja nesti baloni devās lidojumā pāri visiem Limbažiem. Sapņi un vēlējumi aizlidoja, bet palika prieks par skaisti aizvadīto festivālu. Festivāla veiksme, protams, sastāv tik daudzas sastāvdaļas, un katrai ir vissvarīgākā nozīme. Vispirms jau laikam jābūt labam. Laiks palīdzēja un laiks deva spēku. Otrkārt jābūt ir cilvēkiem visapkārt ļoti labiem. Un tiešām es šeit varu teikt, ka visi cilvēki, kas iesaistījās, kas palīdzēja festivāla veidošanā, visi strādāja ar lielu prieku. Es domāju, arī Limbažas teātra aktieri un arī visi tie, kas iesaistījās, Limbažas novads, visas tās idejas, kas ir atbalstījuši mūs, tad mēs varam būt gandarīti par to, ka šī ir lieliska dāvana pilsētas dzimšanas dienā no teātra puses, un arī mēs esam saņēmuši līdzvērtīgi šo siltumu kā dāvanu pilsētas dzimšanas dienā. 2 gadi paiet ātri, un atkal klāt būs jau plaši aiz Latvijas robežām pazīstamais Limbažu starptautiskais amatieru teātra festivāls Spēles prieks. Lai visiem ražains un radošs darbs 2015. gada teātru festivālu gaidot. Un par teātru kopumā. Jā! Priekā!